sajūtas. Jā, man liekas, ka tev ir tāds īsts iedvesmas stāsts, Iveta. Jā, ka es būtu priecīga, ka tu padalītos. Dzīve mūs ir savedus kopā ļoti interesantā veidā. Jā. Vai ne? Jā. Un tev ir interesanta dzīve, man ir interesanta dzīve, un tā dzīve vispār satiekoties viņa atkal mainās un kļūst vēl interesantāka, vai ne? Tā, jā. Un es domāju, caur to, kas ir tas, kā tu piedzīvo, ja? Kā tas ir, kad vispār nerādījās sapņos, kas ir rekonekcija, un ka vispār kaut kas tāds varētu būt dzīvē, un kāda tā pieredze ir, jo tā pieredze ir tik autentiska un tik unikāla katram cilvēkam, un tā, ka īstenībā nekas jau neatkārtojas, ja, dzīvē, un te, man liekas, ir tā vērtība, kā ar to savu autentisko pieredzi padalīties, jo katrs šāds stāsts ir iedvesmas stāsts mums katram, un arī vēl tiem, kas ir piedzīvojuši, varbūt nepiefiksē, varbūt piefiksē, bet varbūt arī būt gatavi padalīties, kā tas ir, un arī tie, kas vēl nezina, kas tas ir, un kā tas vispār varētu būt, ka dzīve var mainīties, un īstenībā mēs paši esam savas dzīves veidotāji. Jā, tas, man liekas, tas ir tas galvenais vēstījums, ka visam jānotiek ļoti brīvi, tādā mieriņā lielā un tādā radošā, foršā veidā, ļaujoties tam, kā mēs gribam dzīvot. Jā. Jā, kā tev tā sastapšanās bija ar rekonekciju, ja tu tā pamēģinātu noraksturot priekš tevis, kas ir tas, kā tu to sajūti? Jā, ir tā, ka es sajūtu ātrāk nekā es vairāk. Tātad man liekas, ka es vairāk sajūtu nekā es zinu par to, jo man viss notika tik ātri. Tad pēc tava stāsta par rekonekciju, bet ļoti īsumā es uzreiz teicu, jā, ka man tas ļoti interesē, jo man tiešām ļoti interesē viss, kas ir saistīts ar attīstību, gan personīgo, gan garīgo. Un uzreiz es sajūtu, ka tas varētu būt kaut kas mans. Tad es arī mēģināju, kā es piedāvāju to personīgo rekonekciju. Biju ļoti priecīga, es nebiju nesatraukusies, bet es jūtu, ka tas būs kaut kas īpašs un ka tas ir tieši priekš manis. Un jā, tas seans par to, ka tās ir 2 dienas. Un bija ļoti interesanti, jā, tie bija tā kā 2 pakāpieni. Pirmajā dienā pēc seansa es jutos ļoti spēcīgi. Es sajūtu, ka cik manī ir daudz enerģijas, bet galvenais bija, kad es tomēr sajūtu to sevis, tā kā nokļūšanu pie sevis vai atkal apvienošanos, ko tu teici arī, ka tas varētu būt tas tulkojums, bet viņš tiešākā vārdā nozīmē arī man, viņš tā nostrādāja, ka es jutos, ka es atkal savienojos un sajūtu to sākumu. Jo man vienmēr agrāk bija tāds jautājums, ir dažādas metodas, dažādas lietas, un es vienmēr jautāju, kur ir sākums? Bet tas laikam vairāk bija jautājums man pašai sev. Un šoreiz jau pirmajā dienā es sapratu, ka ir šis savienojums, un man jautājums, kas ir šis sākums, man viņš tā kā no manis aizgāja. Jo tu viņu apzinies, jā, vai ne? Es tā kā apzinājos tajā mirklī. Bet, protams, tas vārdos to ļoti grūti izstāstīt, jo tāpēc, ka tā ir jauna pieredze, un tas ir kaut kas cits nekā materiālā pasaule, un līdz ar to es saprotu, ka trūkst vārdu, ar kuriem to var raksturot. Bet, mēģināt to var salīdzināt, jā, ar to stāvokli, ar to pilnīgo mieru, pilnīgo savienošanos ar visumu un ķermeni, jo man tā sajūta bija tāda, kad es pilnībā tā kā izšķīstu tai visumā, es sevi jūtu, bet tai pašā laikā es nejūtu savu ķermeni fizisko, bet es sevi jūtu, ka es esmu. Un tas bija tāds foršākā sajūta, tā var teikt.
īstenībā tāda sajūta, kurā gribās visu laiku palikt. Un arī šobrīd es par viņu domāju un cenšos viņā būt. Un tad otrajā dienā bija tā, kad mēs sākām seansu, man likās, ka no manis vēl aiziet kaut kādas tādas negatīvās, varbūt ne negatīvās, kaut kādas domas, kaut kādas situācijas, kaut kādi notikumi. Viņi tā gar acīm vienkārši tā kā filmiņas kaut kur aizskrēja projām, un tad atkal bija pilnīgais miers, visums, tāds kad es izšķīstu visā tajā, kā to var pateikt, enerģijas plūsmā, un tas baltā gaisma, viss apkārt balts un bet tāds patīkami, tāds pūkains, mīgs un tāds, ka ir tik ērti un tik mīļi, ka tiešām gribējās palikt ar vien ilgāk un ilgāk, un tad es dzirdēju vārdus. Personīgā rekolekcija ir pabeigta. Es domāju, ak, Dievs, cik labi! Tas bija tas stāsts, ko es izjūtu, bet viņš bija tiešām ļoti grūti vārdos aprakstīt. Bet tāds lielākais man bija pārsteigums, kas atvēra acis, jo tad arī man bija ļoti, ļoti pilna. Es biju ar enerģiju, man likās, ka man tā kā sprakšķ apkārt tādas dzirkstelītes un tā jauda tik spēcīga. Un tad es ieraudzīju, kad man visas lietas materiālās, ka es viņas vairs tā kā neredzu ar acīm, es viņas redzu ar acīm, bet es viņas vēl arī jūtu tā kā šeit. Un es sapratu, ka tā ir enerģija. Un tas bija tas, ka man likās, ka viņas visas apkārt arī šeit telpā, visas viņas ir tā kā enerģija, un ka viņām tas, kad saka, ka materiāls sastāv arī, viņš ir enerģija. Un tas bija ļoti dīvaini, ka man tā kā divas maņas bija ar acīm, es redzēju tos priekšmetus, un vēl no viņiem nāca dažāda veida enerģija. Tas man bija tāds ļoti liels pārsteigums, un ļoti skaisti, man patika tā sajūta. Un liels spēks iekšā. Jā, jo redz, tu piedzīvo to savu autentisko būtību, tas, kas mēs īstenībā esam, vai ne? Ka mēs esam gaisma un enerģija un bezgalīga mīlestība, kas ir cilvēks. Ja? Ka principā tā mūsu enerģētiskā daļa ir daudz lielāka par to fizisko, ko mēs redzam. Un ja mēs to spējam piedzīvot, arī reāli, arī materiālā formā piedzīvot, vai ne? Jo enerģiju, faktiski tas, ko tu stāsti, tu viņu piedzīvo tādā materializētā formā, kā viņi caurauž visas maņas un visas dimensijas, vai ne? Un te ir tā vērtīgā pieredze, ka parādās jaunas maņas, sajūtas un arī apziņa, kas tad mēs īstenībā esam, vai ne? Un no šī stāvokļa spēt miedarboties jebkurā vietā, jomā, situācijā, ar sevi, ar pasauli, un ka tas ir viegli. Jā, šis burvīgais vārds viegli, tas ir noteikti, kas pēc šī notikuma mana dzīves lielā, viņš sekos, šis vārds viegli ir ļoti iederās, un es šobrīd domāju, ka es vairs savādāk nemaz negribu dzīvot, es gribu to attīstīt, es saprotu, ka tas arī darbs šobrīd ir ar sevi, bet tā sajūta, ka tas ir piedzīvots, viņu jau vairs nevar aizmirst, es viņā varu jebkurā mirklī sajusties, un tas ir tas ļoti, man liekas, tā vērtība lielākā, kā turpmāk dzīvē to visu pielietot un tā dzīvot, varbūt ne pielietot, bet tā dzīvot kopumā, apzinātībā, enerģijā un tā plūsmā, vieglumā, mīlestībā, kā teica, jā. Jo visas šie, ko mēs runājam, viņš tā kā pats par sevi saprotams, tas nāk līdzi, jā, ja varbūt tā pati mīlestība, jau sajūta jau bija tajā, kad ir tā gaisma un viss, tad ir vienkārši viens vārds mīlestība, tā beznosacījuma mīlestība, tā plašā tāda, kad kā viņu var dzejnieks tik dzejā var uzrakstīt vai kaut kā, bet viņa ir ļoti spēcīga. Un tas vēl ir, ko es vēl domāju, kad
varbūt tās, kad to var piedzīvot, kā ļoti ar sevi strādājot. Es nezinu, es tā domāju, ka varbūt var meditācijās vai kaut kā ņemties ilgus gadus, bet man vislielākais brīnums tas, ka es jau neko nedarīju. Es tikai apgūlos, un man viss notika. Un tas ir tas neticamākais brīnums, ka tā var būt. Ka tiešām var būt un ir tāda iespēja, kas mums ir dota jebkuram, piedzīvot šo stāvokli. Tieši tā, faktiski mums jau šis stāvoklis reāli ir cilvēkiem. Droši vien, ka precīzāk ir tas, ka mēs to neapzināmies bieži vien. Ja? Un tad faktiski rekonekcija izveido šo savienojumu ar to, kas mēs esam. Respektīvi, ka mēs tiekam savienoti. Tas, kas it kā Ēriks Perlis saka, tas, kas ir bijis sarauts, tas tiek savienots, un kas ir satrūcis, tas tiek sasiets. Bet viss jau īstenībā lielā mērā ir mūsu galvā, apziņā, tas, ko mēs atļaujam sev uztvert, spēt būt. Un tad, ja mēs piedzīvojam to mirkli, kurā ir šis viss, un sākam apzināties to, tad mēs arī to reāli iemiesojam, sajūtam, un tas mums ir. Tas ir uz dzīvi, tas paliek uz dzīvi. Jā. Man ir tā sajūta, ka tieši tā, kā tu teici, ka tas ir mūsos, to es pilnībā tā kā arī ticu un uztvēru un sapratu. Bet tas jātāja, ka mēs nemācējām paši, tā kā mums tās spējas atrast viņu, atvērt, iemācīties apieties, jo es arī viņu uztveru, ka viņa kā jauna maņa. Jā. Viņa tā kā mazliet ar viņu jāpadarbojās, bet tas ir tik interesanti, jo man šobrīd ir tā, ka man katru dienu es gaidu ar prieku mostos, un kad gribās tādā veidā just, apzināties un dzīvi tādā dienā, veidā izdzīvot. Ļoti skaisti ar šādu sajūtu. Vai ne? Un vieglums, kas faktiski tev vieglums dzīvē ir ienesis arī to, ka ir, es saprotu, arī galvas sāpes ir pazudušas. Jā. Tā ar vienu rokas mājienu, ka nav galvas sāpes, vairāk ir pazudis kaut kāds smagums, kas ir, kā tu saki, ir kaut kas aizgājis uz neatgriešanos, Jā, tas droši vien arī notika tajā pašā procesā. Bet tas varētu arī teikt brīnums, jo man galva sāpēja jau vairāk kā pusgadu, katru dienu, katru rītu. Nebija tāda rīta pusgadu laikā, ka es pamostos un man nesāpētu galva. Protams, bija izmēģinājusi visu iespējamo, ko var izmēģināt. Tādu medicīnu, tradicionālo, netradicionālo, dažādu. Un beigās es pat par to nedomāju, ka tas man varētu kaut kādā veidā palīdzēt vai, bet es saprotu, ka jau ir laiks, un es saprotu, ka nesāp galvas sāpes vairs nav. Un ir tik dīvaini mosties, tiešām nesāp galva, un šodien atkal nesāp galva. Priekš manīm tas ir, protams, ļoti liels brīnums, ka tā. Un tas notiek tikai tāpēc, ka mēs atkal savienojamies, ka mēs sevi sajūtam. Fantastiski. Jā, īstenībā viss ir ļoti vienkārši, vai ne? Jo rekonekcija ir dabā un visumā esošā spēcīgākā brīvā enerģijas plūsma. Tā es to izjūtu. Un tas ir dzīvajā dabā. To mēs visi varam lietot. Tas mums visiem ir pieejams savā ziņā. To varētu arī raksturot kā jaunā laika enerģija, jaunās pasaules enerģija, kas ir tā brīvā plūsma, kas faktiski arī atver iespējas plašākai apziņas plūsmai. Vairāk apzināties, kas mēs esam. Tas nozīmē, ka mēs spējam būt radītāji savā dzīvē. Mēs varam radīt veselību, un vajag reizēm pielikt tikai pavisam nedaudz, kā es saku, es esmu ar lukturīti šeit blakus, lai parādītu ceļu, bet to ceļu jau mēs katrs ejam paši, izvēlamies, pa kuru ceļu iet. Un savukārt mana rekonekcija ir kļuvusi par dzīvesveidu, un
tu iespējams šobrīd sajūti, kāpēc, jo tas ir tik brīnišķīgi skaisti, ka tā dzīve mainās gan man pašai, gan arī klausoties tevi. Tas ir tāds iedvesmas stāsts un tik milzīgi mīlestība, gandarījums, ka es varu būt tev blakus šajā tavā ceļā, ja? Un tas ir tas augstākais, augstākā sūtība, būtība, ja? Kamdēļ ir vērts dzīvot, lai vispār pasauli notiktu labāk, lai mēs katrs tajā pasaulē justos labāk, un tad mēs tajā vieglumā un mierā mēs tā satiekamies, un tad, kad mēs satiekamies, tad tāds vēl lielāks brīnuma lietas notiek, vai ne? Tīpaši grupās un kursos un retrītos, un tad jau sākas tāda kopradīšanas process, un tā ir tā, es viņu uztveru kā dievišķo daļu, kā katrs cilvēks, katra dvēsele ienāk ar dievišķo dzirksti pasaulē, un tā mēs satiekamies kā tāds skaists, tāds visuma tīkls ar saviem, katrs tīklojam savu, un ar savu enerģiju satiekamies, un kopīgā enerģijā kopīgi radām kopīgus procesus. Un visi kopā radām labāku pasauli, vai ne? Jā, tas ir skaisti, jā, milzīgs prieks, kad sanāca satikties, un tas arī, es domāju, tam tā bija jānotiek, un tāpēc tikai var vēlēt, lai daudz cilvēks vēl satikt dzīvē, kam tas ir svarīgi. Man vēl bija tāda atziņa, bet tas tādā, priekš manis dzīvē, bieži vien, ka es lietoju teikumus, kaut kā man nav izvēles, man tas ir jādara. Šobrīd nav varianti, es nevaru tādu teikumu lietot. Es šobrīd saprotu, ka man ir izvēle. Man ir izvēle vai iet šo ceļu, apzinātības ceļu. Par otru es laikam vairs tad negribu runāt, jā. Tas tāds arī, kad paver to visu citā gaismā dzīvē. Skaistā gaismā. Laikam to varētu teikt tā, ka man ir izvēle dzīvot patiesu dzīvi, vai ne? Tas ir tas skaistākais. Jā, bet to es sajūtu tiešām tā, kad ar sirdi, ar visu sevi, kad man ir izvēle dzīvot šo skaisto dzīvi un baudīt šīs enerģijas. Tā. Jā, paldies tev par sarunu un tavu iedvesmas stāstu, un es domāju, ka turpinājums sekos. Paldies. Šis bija tāds mazais eksperiments un ievads, un paldies, ka tu dalies ar savu pieredzi un iedvesmo arī citus, Tas būtu jauki, jā, noteikti. Jā, uz tikšanos. Uz tikšanos.